Šodien parunāsim par to, vai velns ir tik melns, kā viņu mālē, vai varbūt arī nemaz tāds viņš nav. Latviešu folklorā velnam ir piedāvāta pavisam cita nozīme. Velns, tā teikt, cēlies no vārda velis, neapmierinātais velis, tāpēc viņam arī piedāvāta pazemes pārvaldība. Velns nekad arī nav bijis tik īsti ļauns, kā par viņu runā, un senie latvieši no viņa nemaz nav baidījušies. Atapīgākie pat mēģinājuši, un arī tas ir sanācis, izmantot viņa darbspēku savā labā. Bet par to raidījuma gaitā. Velna loma mūsu senču vēsturē tiešām ir bijusi nozīmīga. Par to liecina neskaitāmi dabas objekti, kur sevī nes vārdu velns. Ko tas nozīmē un kam šīs vietas ir kalpojušas, dodamies noskaidrot pie kultūras vēsturnieka un profesora Jura Tālvalža Urtāna. Šodien mēs runājam par velnu tēmu. Tad kāda velna pēc Latvijā ir tik daudz ar velnu saistītas lietas? Ir tās pašas velnalas, velna pēdas, velna takas, nezinu, kas vēl, velna gultas. Kas par velnu? Kāda velna pēc? Jā, jautājums ir labs un jautājums ir grūti atbildams. Kāpēc pie mums viņi ir tik daudz un kāpēc, ja mēs paskatāmies uz rietumiem, uz Eiropu, Rietumu Eiropu, tur nemaz šo velnu vietu tik daudz nav. Mums viņas tiešām ir Latvijā, jāsaka, simtiem. Viņas nāk arī klāt. Mūsdienās arī parādās. Un ar ko tas izskaidrojums, kāpēc viņas ir tik daudz? Piedēvēt to velnu, visu kaut kur piesauc. Kādreiz skaidroja to tā, ka, agrākos laikos, tur 18. 19. gadsimts bija ļoti pagāni ticīgi tie vietējie ļaudis, un tāpēc baznīca sāka teikt, ka jūs tur ar velnu lietām darbojaties, un tādas lietas nevajag darīt. Un tad tie vietējie ļaudži saprata, ka viņi dara slikti, un tad viņi savus senās kultvietas, senās svētvietas sāk saukt par velnu vietām. Tad, principā, sanāk kaut kur pusi no tām ir īstenībā... Es tam nepiekrītu, tas tā laikam nav. Es tikai teicu, ka tā sāk domāt, jā. Vien brīdi tas bija gandrīz vai kā tāds valdošs, bet neiztur kritika, ja mēs dziļāk ielienam šajā domā. Ir viena likums, ka šajās velnu vietās cilvēki neko neziedo un neko nepielūdz. Viņi zina, ka šajā ezerā dzīvo velns un viss. Un šī likumsakarība ir tāda, ka šīs velnu vietas parasti ir ļoti attāli no cilvēkiem. Velna purvs, tas ir ļoti tāls, velna akmens, tiec līdz viņam. Akmens ar velna pēdu, kaut kāda purva malā, kaut kur meža malā, un tur nemaz tā vienkārši līdz viņam nevar aizstaigāt. Šīs velna vietas ir ļoti, ļoti nomaļas. Viņas ļoti reti ir kaut kur tādā brīvi pieiet. Varbūt, ka tur viss sācies cilvēkam ar to bērnību, lai bērnus tur neiet teica, tur velns pats skraid riņķi un lai pabiedētu un tā tas. Droši vien, ka tur ir tās saknes daudz dziļākas un, kā jau daudzām mūsdienu lietām, saknes ir tūkstošiem un tūkstošiem gadu vecs. Un tas viens no skaidrojumiem, kam es arī pats piekristu, ka velns ir viens no kritušiem eņģeļiem, bet tādā pagāniskā izpratnē, pirms jau kristietība vispār ir parādījusies, velns ir lopkopa aizbildnis, velns ir lopa aizbildnis. Un, ja runā par kaut kādu ziedošanu velnam, tad tas jau ir ļoti jaunu laiku uzskats, kas varbūt saistās ar inkvizīciju, saistās ar 17. gadsimta notikumiem, vairāk ar baznīcu tādu ļoti aktīvu cīņu pret mājiņticībām, pret tādām lietām, kas baznīcai kristīgai nav īsti pieņemama. Trešais aspekts, kas Latvijā ļoti maz parādās, bet Rietumē Eiropā ļoti daudz parādās milži. Milži, kas veido kalnus, kas nes akmeņus, kas veido kalnus. Latvijā to dara velns, bet Latvijā mums milži folklorā ļoti, ļoti maz, viņi ļoti maz parādās. Savukārt Rietumē Eiropā ir milži. Tad izskatās tas, ko Rietumē Eiropā dara milži, kas arī ir šie pirmskristības laiki, tādas kreatūras. Tad pie mums Latvijā to dara velni. Un, Rietumē Eiropā kādreiz folkloru vācot jautāja, kad tad izbeidzās milžu laikmets. Atbildi ļoti skaista, tad, kad sāk zvanīt baznīcas zvanu. Droši vien, ka velni ir Latvijā līdzīgi kaut kur, kad izbeidzās velna laikmets, tad, kad sāk zvanīt baznīcas zvanu. Lai apskatītu interesantākās un savdabīgākās velna vietas, sākotnēji mūsu ceļš ved uz Vidzemes pusi. Mazsalacas novada Skaņkalns pagastā atrodas Jaunutēnu velnakmens. Akmens atrodas Salacas upes vidū un pēc izskata atgādina krēslu. Teika stāsta, ka akmens radies no tā, ka kādu reizi velnam dzīve apnikusi. Viņš sadusmojies un lēcis Salacā, lai slīcinātos. Velns ielēcis kādā atvarā. Kad viņš bija noslīcis, tad viņa dvēsele pārvērtusies par akmeni. Dēļ tā arī šo akmeni sauc par velna akmeni.
Velns latviešu folklorā ir atspoguļots kā draudzīgs un viegli piemuļķojams. Blakus tādam interesantam personāžam kā velns tiek minēts arī raganas. Arī tām ir bijušas ļoti daudz tādas labas, pārpasaulīgas spējas, piemēram, kā lidošana uz slotes. Tās ir arī pulcējušās tādos kā kalnos, kopā sanākušas, tāpēc arī es tagad došos uz Api, jo tur senos laikos bijušas daudz raganas. Jāpaskatās, varbūt kādi ir arī tagad. Raganas visvairāk ir mitinājušās Vidzemes pusē, pie pašas Igaunijas robežas, Apē, Baidavas upes krastā Raganu klintīs. Nu tā, man tāds uzreiz jautājums, vai jūs esat īsti ragana, un kas te pie Raganu klintīm notiek tagad, un kas tur ir noticis senākos laikos? Es sevi jūtu īstu raganu. Un senos laikos te ir bijušas raganas. Un ļoti sen stāsti pierakstīti, teikas vietējie visādi pastāstīņi, tā kā cilvēki ir baidījušies naktīs tumšās un sevišķi gar kapsētu nākot. Te ir bijuši lieli tādi raganīgi notikumi, par kuriem ir mums zināms joprojām, un cilvēki joprojām bīstās. Cilvēki bīstās, tad no jums arī vēl tagad bīstās, jā? No manis nē. Atšifrējuši. Bet ir raganu nostāsti, kas apliecina, ka šeit ir ūdensvaidavā bijis zils un dzīvs kā elle, un ka te tās raganas patiešām ir gan veļu velējušas, trokšņodamas, ka viss apkārtne rībējusi, gan arī ir apkārt vadājušas un dažu labu pat žņaugušas. Citas atkal mānījušas, tad tur zelta naudiņu pakaisījušas, lai cilvēki priecājas. Bet tad, kad ienākais priekiem prātā Dievs, zelta naudiņa pārvēršas pār koku lapām. Tā mēs te dzīvojamies pie robežā. Un ko tieši šīs te raganu klintis ir nozīmējuši mūsu senčiem un ar ko tās ir kaut kur vēsturē, kaut kur datētas, kas ar viņām ir vairāk zināms? Nu, ir zināms tas, ka sākotnēji ir bijis pat dziedniecisks avots tālajā galā. Cilvēki acis nākuši ārstēt, un starp citu pat šobrīd arī cilvēki nāk un skalu acis un tiešām paliekot labāk. Un pateicībā par to ziedojuši pie šī avota. Bet savukārt raganas tur esot arī savas vainas mazgājušas, savas brūces un arī dzērušas šo ūdeni, lai spēka būtu vairāk raganoties, bleņas darīt, apkārt lidināties. Skaidrs tā, par raganām tas tā kā būtu uzzināts. Viņas tur arī tais raganu klintīs dzīvojušas, ja? Ir bijusi ala, ir bijusi milzīga ala, kas saukta par raganu mājokli, un tur viņas ir dzīvojušas. Bet raganu mājokļi gan laika gaitā esot sakrituši, un arī pašas raganas esot pierunātas aiziet projām, jo apenieši nesot varējuši to milzīgo trokšņošanu un tos lielos nedarbus izturēt. Nu, skaidrs. Paskatīsimies tad, kā ir šodien ar tām raganām un trokšņošanu. Raganu klinšu smilšakmens atseguma iežu vecums tiek skaitļots ap 360 miljoniem gadu. Klintīs mītošās raganas apkārtnes ļaudis tā kaitinājušas un nerojušas, ka palīgā saukti pat mācītāji, bet arī tiem šādi tādi grēki bijuši, ko raganas zinājušas un teikušas, ka tādiem grēciniekiem nav pār viņām nekādas varas. Klinšu apkārtnē šodien ir atrodams arī dažādas zīmes par raganām. Koku galotnēs redzamas raganu slotas, zālē raganu riņķi, bet kādas priedes stumbra caurums tiek dēvēts pat par raganas spoguli. Apē malēniešu pusē, lai raganas tā teikt iefiltrētos starp savējiem, arī mācījās malēniski, un paskatīsimies, kā viņām tas izdodas tagad. Viens veirs brauca iz Reigu. Ceļā tis redzēja streidutīs divus vallus, vienu līlāku, otru mazāku. Ko streidatīs, veirs prasīs? Jā, te natolu divi azari, viens līlāks, otrs mazāks. Prūtam, izšķirt, kurš kotram tīk, izšķirit tu vienleidzīgi. Veirs pasavērās uz obiem azariem un sacīja: tis lielākais azars nokas līlam, mazākais mozam vallam. Kād mazais valsts tū dzirdēja, tis nūsirdījās, ņēma lielu akmeni, izsvīda kūku starpā tā, ka kūks taulīt sauka vaidēt. Nu, tū loika kūkim čeikstošana esot cālusīs. Bet līlais vols par todu lobumu brauca veiram uz Reigu leidz un pataisīja viņa linus ļoti smagus. Kod veirs vai vēlāk man tas īpirka, valstim daudz pīdeva klāt. Veirs palika bogāts no to laika. Raganas esot dzīvojušas vienīgi Apē. Tomēr, kā jau minēja profesors Urtāns, velns savas pēdas ir atstājis visur. Ogres novada Lauberes pagastā atrodams Ančiņu velnakmens. Akmenim ir arī vēl citi nosaukumi, kā piemēram lielais akmens, upurakmens un velna klēpis.
Katram nosaukumam ir savs pamatojums, jo akmens ir patiesi liels. Savukārt par upura akmeni tas dēvēts tādēļ, ka agrākos laikos akmens izmantots kā ziedošanas vieta. Par to šodien liecina tāds līdzenajā virsmā speciāli šim nolūkam izveidotais garanais iedobums, kurā krājas lietus ūdens. Vēl 19. gadsimta beigās pie akmens vakaros vai Jāņu dienā ir pulcējušies apkārtnes ļaudis, akmens tuvumā kūruši uguni un veikuši dažādas sakrālas darbības. Savukārt nosaukums velna klēpis ir saistīts ar teikām par velnu un akmens nešanu. Vēl citi nostāsti ir par zeltu, kas noglabāts pie akmens kara laikos un ko varot izrakt tikai pusnaktī. Interesanti fakti saistīti ar velna vārdu ir atrodami arī par daudziem labi zināmo Lāčplēša akmeni. Lāčplēša akmens atrodas Lielvārdē, Daugavas krastā pie Lielvārdas luterāņu baznīcas un Andreja Pumpura Lielvārdas muzeja. Lāčplēša akmens pirms ķegama Hes uzpludināšanas atradās seklā ūdenī pie Daugavas salas iepratim Lielvārdē. Akmens ir cieši saistīts ar velna vārdu tādēļ, ka avotu pieraksti, kur ir datēti jau ar 15. gadsimtu un kuros ir dažādi teiksmiskie nostāsti, vēsta, ka akmens ir bijis sašķelts. Savukārt, kādēļ tas tā ir noticis, par to vēsta teika. Velns arvien sēdējis uz akmens un kaitinājis garām braucošos plosniekus un grūdis plostus uz akmeņiem. Tā velns nokaitinājis arī pašu pērkonu. Tas gribējis velnu sodīt, bet ko līdz velns manīs pērkonu tuvojamies, tā paslēpies akmenī. Tad pērkons sarunājas ar kādu zvejnieku, ka viņš paslēpsies laivā, lai zvejnieks pērkonu aizved pie lielā akmens, jo tā viņš velnu dabūšot ciet. Zvejniekam bijis bail, bet pērkons teicis, lai nebaidās. Kādu dienu velns sēdējis uz Lāčplēša akmens un atkal darīs nedarbus. Pamanījis zvejnieku ar pērkonu laivā, velns kļuvis tramīgs un gribējis akmenī paslēpties. Tajā brīdī pērkons sadusmojies un mētis velnam ar savu uguni. Pašķīdušas dzirksteles, nosmirdējis pēc sēra un lielajam akmenim gabals bijis nost. Ogres un Lielvārdes novados velna darbi ir pamanām daudzos dabas objektos. Viens no interesantākajiem un atraktīvākajiem objektiem ir arī Nārūžas velna grāvis. Nārūžas velna grāvis atrodas Ogres novada Mazozolu pagastā. Par šo vietu, un varbūt arī vēl kādu citu, apjautāsimies velna speciālistei. Kur viņa arī jau nāk. Tā kā ir sanācis diezgan daudzās velna vietās pabūt, tad, protams, ka tā diezgan organiski rodās jautājums, kas tas velns tāds bija un kāpēc tik daudzas vietas Latvijā ir ieguvuši šo velnu vārdu. Tagad mēs esam velna grāvī, bet velnam ir akmeņi, velnam ir alas, velnam ir līči, ragi un kas tur vēl? Gultas arī. Gultas arī, dzen. Un koki arī. Velna koki un mazāk. Un velna sūna arī ir. Par to savukārt es neko nezinu. Uz kaimiņa mājas jumta ir. Viņš vienmēr iznāk ārā vels, kas tā pa sūnu. Labi. Kā šī vieta ir radusies? Bet šitā vieta esat radusies stāsta teika tāda, kad velns reiz nācis garām, ieraudzījis, ka zvejnieks liek nēģu tačus. Un tas velns garām nācis un izštukojas tās zivis redzot, un šis prasa, lai iedod šim zivis. Savukārt tas zvejnieks apskatījies, nospriedz, ka viņam tas velns lāgā nepatīk un pasūtīs šo 3 mājas tālāk un nedošot tās zivis. Velns apskaities un izdomās ņēmis un aizbērs to upīti. Domāts darīts. Paņēmis šķoteli pilnu ar akmeņiem, skrējis, uzdziedāja gailis, kā jau vienmēr, un tā, kā jau tam velnam tā vienmēr nevērsās. Cik sanāca, un reku no tās puses līdz šitai pusē, tad šitin ir aizbēries. Bet tā upīte redz auga, tas ūdens tur augšā krājās. Pavasarī te iet pāri ūdens, ne? Jā. Viss zem akmeņiem. Ja redz, Latvija jau nevar lepoties ar ūdenskritumiem tādiem mežonīgi lieliem, ja neskaita vēntu, protams, un varbūt tur vēl ko neko. Bet šis ir viens no tādiem dabiskajiem ūdenskritumiem, kas veidojas pavasarī ar palūdeņiem. Jo tagad upīt redz caur akmeņu. Un ir kaut kāda tāda vēsturiskāka nozīme šai vietai? Vēsturiskā nozīme viņai ir tādā aspektā, ka šī ir tā saucamā mītiskā vieta. Mītiskā vieta, kas izcēlās kaut kādā nozīmē apkārtējā dabā, un ko cilvēki tādējādi nāca varbūt ne gluži pielūgt, bet respektē viņu kā īpašu. Jo, principā, vieta dīvaini savāda, ne jau katrā upītē mūs te pilns ar akmeņiem, un tāpēc cilvēkam arī likās, ka te kaut kam ir jābūt, ja? Tāpēc, ka Dieva,
Dievam pretmets ir vēlns. Un viss, ko cilvēks nesaprata un kas bija radies dīvainā veidā vai viņa cilvēkam nesaprotamā veidā, vai kas liecināja par pārdabisku Var sakot, spēku. ko cilvēks nemāca izskaidrot, piedēvēja vēlni, Jā, jā? tieši Vienīgi izņēmums ir zibens, kas ir Dieva dusmas. Tās ir Dieva dusmas, Jā, tas ir pērkons. tas ir vienīgais, Tā jā. ir pērkona, kā saka, vizuālā nevarēja. izpausme. Nu, lūk, bet tas vēlns jau mums latviešu folklorā ir saglabājies kā tāds drusku tāds neveikls puisis, jo īstenībā viņš ir pretmets Dievam, bet viņš nav tādā ļaunā izpratnē. Tā ne? Viņš ir bijis īstenībā Latviešu vēlns bija labs. Nekāda vaina. Viņu pat, teiksim, gan uz zēns varēja apmānīt, saimnieku dēls un vispārējie viņi varēja apmānīt. Tad padomā, cik viņš tur slikts var būt. Viņš tāds drusku paglups bija, bet tajā pašā laikā viņam piemīt savs godaprāts. Nebija tā, ka vēlns bija tikai ļauns un tikai uz ļaunumu tendēts. Nē. Par šo konkrēto Nārūžas vēlnu grāvu ir arī cita teika. Cita teika stāsta to, ka vēlns esot nesis grozā, milzīgi grozu ar akmeņiem ar domu aizdambēt Ogras upi. Tie visi akmeņi bija vienā grozā? Jā. Viss vēlns nesis, bet kā jau viņam vienmēr tā gadās, negadās ar to gailes atkal dziedās, un tas grozs izmucis no rokas, un tā upe ir aizbirus. Bet aizbirus Nārūža, nevis Ogri. Līdz Ogrei nesot paspējis aizskriet. Tā Bet tas vēlns tāds palielas tomēr. Iedomājies, ja grozā ir bijuši akmeņi. Spēcīgs tāds. Ļoti spēcīgs. Mēs varam iedomāties, ka tas vēlns ir bijis tāds, tu tāds maziņš, bet viņš tāds liels. Milzīgs, jā. Tāda šito visu tādu stiepu, tādu lielu baigo Nu, principā tur jau tādu latviešu tāds vēlns sanāk, ka varētu tādu norvēģu trolu arī tā, ne? Paņemt uz pleciņu bišķiņu. Jā, es tā domāju, ka tīri normāli viņi tādi varētu tā mēroties apmēram tajos garumos. Un vēlnā var piedēvēt arī pirmās tiltu būvniecības tradīcijas Latvijā. Jo tāpēc, ka vēlns bija pirmais tas, kurš ir mēģinājis, viņam nav sanācis, bet viņš ir mēģinājis tiltus taisīt pāri ezeriem. Tad viņš ir mēģinājis taisīt tiltu no jūras krasta pāri uz Sāremās salu. Ļoti labi doma. Jā, vēlns bija tāds stiprs bez gala, bet tāds drusku paglups. Un ja tu biji gudrs gana, tad tu varēji vēlni izmantot savā labā. Nu, redz kā, par vēlna lietām mēs esam noskaidrojuši. Varbūt arī vēlns tos akmeņus te ir sametis, bet paklausīsimies arī kādu citu versiju no Jura Smeļinska. Ejam! Juris Smaļinskis ir Vidzemes augstskolas docents un vienīgais speciālists Latvijā, kurš turismā un vides jautājumos ir strādājis gan valsts sektorā, gan arī privātajā sektorā, kā aktīvā turisma un turisma grupu gids, turisma pasākumu organizators, kā arī kā turisma un vides eksperts dažādos projektos. Nu tā, mēs bijām apskatīties vēlna veidotas vietas, un tad radās tāds zināms jautājums, vai tiešām to ir izdarījis vēlns vai pati daba, un tieši kā tas ir veidojies, vai jums ir atbildi? Neviens jau klāts stāvējis nav šajā vietā tajā brīdī, kad tas notiek. Jā. Tāpēc nevar apgalvot, ka vēlns tas nav bijis. Jā, arī fakts, jā. Bet, protams, teiksim, otra versija, kāda varētu būt? Bet ir otra versija, kas būtu tāda vairāk zinātniska, kas ir mūsu priekšstatiem šobrīd zinātnē un kopumā pieņemama, ka ļoti daudz lietas, kas Latvijā šobrīd ir redzamas, piemēram, reliefs, ainava, atsevišķi objekti, piemēram, akmeņu kopumi, ir saistīti ar ledāju darbību. Ir dažādi vērtējumi, pirms cik gadiem tas ledājs atkāpās un tam līdzīgi, bet mēs varam pieņemt, tie bija kaut kādi pirms 15 000 gadu, kad ledājs atkāpās. Diezgan pasen. Grūti spriest, vai tajā brīdī tur kāds stāvēja blakus un skatījās. Varbūt kādu 1000, 2000 gadus vēlāk, kad pirmais cilvēks ienāca Latvijā. Bet ledājam virzoties uz Latvijas teritoriju, un tas bija ļoti ilgstošs process, pēc tam atkāpjoties, notika daudz lietas, kas šodien izpaužās mūsdienu reliefā. Un tie ir pauguri, tās ir ieplakas, tās ir atsevišķas grāvas. Bet vai tad apakšā pirms tam bija gluds? Nē, apakšā nebija gluds. Reliefs arī pirms ledāju uzvirzīšanās nebija gluds. Bija gan augstienes, gan zemienes. Un atbilstoši tam arī ļoti daudz lietas notika tā, kā mēs šodien tās redzam. Un ledājs ne tikai pārveidoja un transformēja ainavu tādā lielā mērogā, kādā mēs šodien redzam, bet atstāja arī daudz ko aiz sevis tādu paliekošu un mūsdienās atsevišķu objektu veidā redzam. Un kā tāds labākais uzskats objekts ir daudzie laukakmeņi, kas pie mums ir. Un ļoti interesants sakarība, jo tālāk mēs uz ziemeļiem braucam, piemēram, Ziemeļigaunijā tur ir ļoti milzīgi akmeņi. Tad Latvijā apmēram tā, pa vidu un Lietuvā vismazākie laukakmeņi. Tātad tie smagākās frakcijas palika tuvāk izcelsmes vietai, un savukārt pie mums palika, tā starp Igauniju un Lietuvu ņemot apmēram tas vidus slānis. Jā. Tieši tā. Un ledājs atstāja ne tikai atsevišķus
akmeņus, bet arī akmeņu sakopojumus. Tātad vietas, kur akmeņi ir lielā daudzumā. Piemēram, Ziemeļvidzemes akmeņainā Jūrmala, Tūjas apkārtnē. Ja? Vai braukājot pa Latviju, mēs redzam, ir lauki, kur mēs uzvaram un ir tīri smiltiņi vai māls, piemēram, ir lauki, kur ir ļoti daudz akmeņu. Ja? Tieši tāpatās arī pēcāk jau pēc ledāja atkāpšanās upītēm, upēm tekot, drupinot jau tos mīkstākos iežu materiālus, kas ir smilts, grāns, skalojot, aizskalojot to prom, palika tās lielākās frakcijas, ko ledājs bija atnesis, un tādā veidā ir veidojušies tādas vietas, kur ir akmeņu sakopojumi, piemēram, Nāružas Vēlna klēpis. Un ne tikai, bet ne visu, protams, var izskaidrot tikai un vienīgi ledāja darbību, piemēram, tā kā mēs ļoti daudz lietas, kā jūs minēju, varam izskaidrot ar ģeoloģiskiem procesiem, kas šajā teritorijā ir notikuši. Ne tikai ledāja laikā, arī pirms tam, arī, teiksim, 300 miljonu gadu atpakaļ, kad veidojās smilšakmeņi, nogulumi ieži, ja. Un, ja mēs to mākam saskatīt, saprast, tad mēs šīs pēdas dabā redzam un protams, izskaidrot. Bet tajā pašā laikā nevajag noliegt, ka notiek arī lietas, kuras mēs droši vien vēl šodien nezinām, neprotam izskaidrot. Ja? Šis būtu tās racionālais mūsu pasaules un tagadējās ainavas un dabas redzējums. Skaidrs redz, kā varbūt jau tas viens otru neizslēdz. Varbūt Vēlns stāvēja blakām, skatījās, kā tur kusa. Ūdens darbības rezultātā, jebkurā gadījumā, tur bija ezers. Skaisti, tā nav, vai ne? Atliek palasīt mūsu pasakas, teikas, mūsu nemateriālo mantojumu iepazīt. Tur jau arī ir teikts, ka Dievs radīja pasauli, un Vēlns, kas mūsu mitoloģijā pirms kristietības bija tāds, drusciņi tāds vientiesis, pat reizēm pamuļķis. Jā, mēs arī to apspriedām, ka tas īstenībā jauks personāžs. Jauks radījums, kas visur maisījās pa kājām. Un tajā brīdī, kad zvēri raka Daugau, tagad viņš šeit ir uzpludināts. Tur tā arī tur vārni izlikās, ka roka, jā? Man liekas, ka tur zaķis skrēja pa priekšu, bet droši vien dažādas pasaku versijas. Tad Vēlns arī tur stāvēja klāt un skatījās un uzraudzīja šo te procesu. Un Dievs brīnījās, ka Vēlns Latgalē ir tos kalnus un pūrus sataisījis. Tā kā arī cilvēkiem par kalniem, par pauguriem bija šāda te viedoklis, ka kurš tad cits, ja ne Vēlns. Kurš gan cits, jā. Šur tur viņš ir parāvis kādu dambi vaļā, jo mums ir ne tikai vēlnakmeņi, mums ir arī vēlna atvari, piemēram, Latvijā vieta. Un arī, acīm redzot, cilvēks ar savām tā laika prasmēm, zināšanām, nevarēja tur nonirt lejā, paskatīties. Ja tā ir dzēlme, tad acīm redzot, tur ir dziļš. Tāds svarīgs uzdevums viņš veicis tomēr, izrādās. Svarīgs, jā, tieši tā. Vēlna kancela mums ir Masalacā, piemēram, jo tāds klīņš izcilnis, uz kura viņš ir sēdējis un vērojis, kas tajā upē notiek, kas brauc, kas zvejo. Bet tāds svarīgs vīrs izklausās. Labi, paldies, es domāju, ka jūs atbildējāt. Paldies jums. Kā reizi sāk līt arī mazliet. Arī vēlna pirksts. Jā, arī. Redz kā, Vēlns nemaz nav tik melns, kā viņu mālē. Jau senie latvieši cilvēkiem ar tādu lielāku spēku piedēvēja vēlna īpašības. Teiksim tā, vēlna pulvers, vēlna zelis, ja, un visiem sen pazīstamie vēla kalpi. Tāpēc savā brīvdienu ceļvadī arī varat iezīmēt šīs vietas, un nākamnedēļ tiksimies jau pie baltu svētvietām, pie upēm un ezeriem. Es jau dodos uz turieni. Tiekās!